tīņu gados tu biji tāds tā kā, tev tiešām tā pati fiška, kas džekiem. Šis ir ļoti interesanti, jo tad, kad es lasīju par taviem tīņu gadiem, man likās, ka tur es taču un sevi redzu. Es biju psihopāts. Aizliec tev kaut ko? Skaidrs, tad viss tāpatās jādara. Jā. Tu esi divreiz aizlēdusies no mājām kaut kādu šitādu situāciju. Jā, manam vecākiem nebija viegli, ar mani tieši 15, 16. Vispār nebija viegli, es domāju. Tev bija kaut kādi pirmie džeki? Kas tur? Es nezinu, kaut kāds baigais dumpis manī bija. Zini, man liekas, ka man ļoti, ļoti bija tāds ļoti liels, saspringts grafiks man bija visus tos skolas gadus, jo man bija mūzikas skola, man bija parastā skola, un zini kā, tad, kad iepūš pavasaris galvā un ir kaut kādas hormoni sāk dancot 14-15 gados, tad tu saproti, ka tu negribi sestdienā no rīta celties un iet uz orķestri 10 no rīta, bet tu gribi ar druškām vienkārši izklaidēties. Un tas bija tas, laikam, bet tie bija tādi pāris gadi, un tad jau es atgriezos atpakaļ ierindā, tā teikt. Es jau bez tā vienkārši arī nevaru. Muzons ir mūzika, tas ir tas, kas es esmu, un es citādi nemāku, un nevaru un negribu. Un man patīk. Tā. Bet tāpat laikā, tajā pašā vecumā, tas, ko tu teici iepriekš, tu gribēji sev pierādīt Opus Pro, bet kāda bija fiška, tu gribēji ar viņiem tā kā kopā uzstāties? Es apzinājos, jā, protams, ka es gribēju. Ka tā ir biļete uz lielo skatu? Es apzinājos to, ka es ar viņiem koncertējot vai kaut kādā veidā pierādot viņiem sevi, tad es varēšu varbūt kaut kādā veidā tālāk kārpīties. Un tā jau ir pamatīga bāze un mugura, tā teikt, bet ne bāze, bet mugura tāda. Es taču aizgāju bez 9. klases mācīties par grāmatvedu. Tu vari iedomāties kaut ko tādu. Uz Ogrē Aroģu ģimnāzijā, jā. Tā Aroģu ģimnāzija arī jau nav tāds labs lai noiet nost no protams, jo bija tā, ka es biju kaut ko nobumbulējis un es netiku vairs visas klases bija nokomplektētas vidusskolās un es domāju, labi, iešu uz to arodskolu. Nav jau nekas likt. Varbūt, kāpēc gan es nevarētu būt grāmatvedi un visi pilnīgi. Grāmatvedi. Tiešām, ko nopietni? Tu nopietnāji pēc pusgada. Es biju klāt pie tā savu kursa vadītāju un es raudādama viņam teicu, es nevaru vairs šeit izturēt, es gribu dziedāt. Un viņš saka, es redzu, ej, dziedi. Es tev ļoti labi saprotu. Tā tas bija, tā kā, tu no sevis jau neaizbēgs, tas bija tas, ko es gribēju teikt. No sevis jau neaizbēgs, un lai arī kādam tēvam varbūt negribējās, bet kaut gan viņš pats bija tas, kurš pienāca man klāt. Man bija kādi gadi 6, un es dungoju vienu Opus Pro dziesmu. Un mamma dzirdēja, un viņa pasauca tēvu un teica, paklausies, kā viņa dzied. Un tad viņš man pateica, viņš paklausies un pateica, tu būsi uz skatuves, viss nav varianti. Tu dejos, dziedās, tu būsi aktrise, bet tu būsi uz skatuves. Tā viņš man teica, Tas tev bija tāds tā kā kods tāds. Bet es arī pati sevi tā īsti citur neredzēju, ja vienīgi to pusgadu grāmatvedības kaut kādā ceļā. Labi, tas tā. Labi, tas nav tik vienkārši, jo tomēr, ir... labi, skaidrs, tu, teiksim, mūzikas pamatus tev izdevās apgūt mūzikas skolā, bet tātad Opus Pro pārliecināšana. Kādiem mērķiem kā pāri, lai tas notiktu? Tas bija tā ļoti interesanti. Es sāku dziedāt karokēs, protams, kā ļoti daudzi mēs no karokītēm. Man bija vispār, laikam, 16 gadi. Okay. Un tad es jau... Braucu Rīgā uz Krogu dziedāt? Es braucu uz Kardinālu, jā. Oho. Jā. Bet es jau nedrīkstēju īstenībā tur atrasties nemaz, bet kuram vairs tas ir svarīgi. Es gribēju, un tu es atceros Grāvelis, vēl mācījās aktieros, un viņš vadīja tās karokes. Aha. Jā, tad es dziedāju visu Opus Pro repertuāru, visu Guns N' Roses repertuāru un Queens. Bet par to Frīdi bija Ogrē, Melnajā kaķī bija karoke. Melnajā kaķī, skaidrs. Jā. Iezīmējumi. Okay. Jā, un... mana māsa tur strādāja par viesmīli tajā laikā. Un, protams, ka es biju pirmā rindā uz karaoke, un ja jau ir Frīdis, un tad kaut kādā veidā mēs tā kā sakomunicējot ar Frīdis saprata, ka es esmu Alekša meita. Okay. Viņš zvanīja Aleksim, viņš zvanīja Harim, un, protams, visi bija tur. Un tā bija mana pirmā atrādīšanās.
Un tad tas tēvs teica, Elma, tu sigā, viss ar tevi kārtībā. Nu tā. Un tad vēl bija viens koncerts Ogres estrādē un kaut kādā vienā brīdī Opus Pro bija pievienota viena meitene vārdā Inga, kura dziedāja ar viņiem kopā. Un viņa tika piedalīta tajā koncertā. Ko es darīju, kamēr Inga dzied uz skatuves, es pie skatuves pirmajās rindās. Vienkārši histēriski bļauju visām dziesmām līdzi. Un es dziedu līdzi, bet es vienkārši auroju. Un tad pēc tam tas koncerts... Tev bija nobļauta balss? Nē, man nebija nobļauta balss, bet man tēvs pienāca klāt, viņš prasīja, kas ar tevi notiek? Ko tu tur ārdies? Es nedzirdu sevi, ko es dziedu. Tev bija protests? Nu, man liekas, ka man gribējās to Ingu izkonkurēt. Man liekas, ka man gribējās. Okay. Nē, Inga brīnišķīga meitene un super dzied, un vairs gan nedzied, bet nu jā. Bet tā tas bija.